Jau drīz, 30. oktobrī, norisināsies izglītojošs pasākums sievietēm ar nosaukumu She Space, un es gribu pateikt paldies par uzaicinājumu piedalīties šajā pasākumā. Es rādīšu un stāstīšu prezentāciju par tavu enerģijas resursu. Tavā dzimšanas datumā jau ir ielikta informācija, kā tev būt spēcīgākai, veiksmīgākai, jaudīgākai un laimīgākai. Numeroloģija neprogrammē, viņa vienmēr parāda iespējas, kādas tev ir. Tu vari būt savā plusenerģijā, un tev var visa dzīve burtiski pakārtoties vieglā veidā. Tu vari būt savā mīnusenerģijā, un visu laiku notiek kaut kas, kas tevi izsit no tava dzīves līdzsvara. Un zinot savus skaitļus, es teikšu tā, ka nav nekur garantijas, ka tu vienmēr būsi tādā harmonijā. Tas tā nenotiek, bet pats būtiskākais šajās situācijās ir prast sevi balansēt, ātri sevi savākt, lai tu atkal esi resursā. Un tas ir pats vērtīgākais, ka tu iemācies balansēt un līdzsvarot savu dzīvi. Man bieži vien jautā, Anete, kurš man skaitlis ir reāli jāskatās? Un es teikšu tā, ka patiesībā pētot numeroloģiju, es redzu vairāk likumsakarību. Ir tā, ka šie skaitļi, viņi miedarbojās, un pilnīgi katrs cipars, kas ir jūsu dzimšanas datumā, viņš kaut kādu enerģijas ietekmi atstāja. Ja mēs skatāmies mūsu dzimšanas datums, tad tas ir kā aizberga redzamā daļa, bet visa tā milzīgā informācija par katru dzīves sfēru, par attiecībām, par naudas potenciālu, par taviem talantiem, par to, kas tev jāizdara savā dzimtas labā un globālā misija, kāpēc vispār esi šeit, tas viss ir ierakstīts. Un kā jau es vienmēr saku, par cilvēku var uzrakstīt veselu grāmatu. Vai arī mēs varam dzīvot savu dzīvi un piesaistīt dažādas situācijas, kas mūs mācīs, jo jebkura dzīves situācija, vai viņa ir laba vai slikta, mēs vienmēr kaut ko no tā iegūstam un kaut ko secinām. Tad šeit numeroloģija, viņa jau uzreiz maksimāli sasēvo, kā teikt, saglabā un ietelpa tavu laiku, lai tu uzreiz jau vari iet un būt savā tādā potenciālā. Jo pieņemsim, par ko es gribu runāt tieši šajā pasākumā, par enerģiju, resursu un laiku. Jo tas